Sveiciens Sanija Skin kanālā YouTube. Šodien es esmu ar Lindu. Linda. Jūs noteikti esat redzējuši viņu gan Instagramā, gan TikTokā, daudz kur. Bet tu vari varbūt pastāstīt vairāk par sevi. Ko lai es stāstu? Nu, varbūt kā mēs iepazīstāmies? Jā. Tas vispār bija. Tuvu? Jā. Jā, tas vispār bija diezgan random. Es jau tev ilgi sekoju līdzi, jau tad, kad tu to savu pirmo biznesiņu. Es no viņas nopirku vienu preci. Es jau īstenībā tevi zināju. Tāpēc, ko tu nopirki no manis? Zābakus. Tas ir no tiem laikiem, no Almandinē? Jā. Bet es neatceros tavu pirkus no manis. Es pirku. Es vēl atceros, tu dzīvoji, zin kur? Netālu no Dāras ielas kaut kur tur. Pirmajā stāvā. Jā. Aizstāv pa balkonu. Jā, pa logu iedevu. Jā, tā arī bija. Tu man vēl, man liekas, rakstīji. Tāpēc jā, man bija slinkums, tur bija tas pagalms, un bija jāiet pa turienu ārā un apkārt, jo visi vienmēr gāja pie tām durvīm, kas ir tajā pusē. Jā. Tā kā sanāk bija durvis šeit un bija durvis tur. Un visi vienmēr pie šitās ieejas, kura reāli nestrādāja, mums tur arī skapis bija priekšā. Nu, man bija jāiet visur tur cauri, man bija tāds, atvēršu lociņu, padošu to zābakus. Es zinu, kā tas ir diezgan līdzīgi, kad tu aizsakot kanģu nopirkt un to pa logu iedod kaut kā dzērienu. Bet jā. Tik un tik lūdzu. Bet jā, Sanīte dev zābakus šoreiz. Bet jā, tas bija no tiem laikiem un... Nu, īstenībā es jau tevi zināju. Nu, droši vien caur Raivi. Jā. Jo, jā, Sanijas draugs bija vecklases biedrs. Kaut kur jau es zināju arī par tevi. Jā, bet, nu, tā vienkārši neko vairāk. Jā. Un kā mēs satikāmies uz fotosesiju? Uz fotosesiju, jā, tā arī bija pirmā reizīte. Kur tas bija? Es neatceros, kur jā. Tas bija centrā. tajā studijā. Jā. Mums... Starp citu, arī šodien bija fotosesija. Kā tu jūties par šodienas fotosesiju? Es ielikšu arī pāris kadriņus, kā mums šeit izskatās un kā mums šeit gāja, bet man liekas, ka reāli šis ir tāds rīktīgais nākamais līmenis. Un es, ja godīgi par zinu, ko aizdomājos, šodien tu līdz varēs pastāstīt, kā tu jūties par šodien, bet es aizdomājos par to, ka tā kā tik ļoti visu laiku pārlec uz tādu, nu tiešām augstāku līmeni gribētos teikt. Jā. Un man liekas, ok, kas ir nākamais? Labi, nu ārzemes, jā. Un tad man liekas, ko pēc tam? Nu, tā kā, ok, it kā tā kā plašāk pasaulē, ja, bet, nu, es šodien tā vienkārši mašīnā braucot, aizdomājos, man bija tāds, ok, tā kā Latvija, pēc tam kaut kur ārzemes, ko pēc tam? Nu, tā kā liekas, nu, cik tālu tas var iet. Bet, jā, tāda man atkal filozofija. Bet ko tu vari pastāstīt, varbūt tās par šodienas, kā tu jūties, kā tev patika? Varbūt tās, kas tev arī nepatika? Nē, man nekas nepatika. Ko es te daru? Nu, tu vika. Es pagam, man jau savas lūpas paliek. Šīs ir mūsu šodienas pidžāmas arī. Jā, mūsu outfiti. Šeinā, es jums iesaku. Nenormāli skaisti, ļoti skaisti. Mēs esam vienkārši starā. Tagad tiešām. Man ļoti patīk šodienas fotosesija. Tiešām. Es zinu, ka mēs visi kopā ļoti gatavojāmies. Jā, es gribētu piebilst to, ka īstenībā šito fotosesiju organizēja tā pamatā Linda ar Megiju, jo man bija tas, ka es vienkārši pateicu, mums vajag fotosesiju uz Valentīnu dienu, un tad Linda izdomāja principā visas tās bildes, ko mēs fotografēsim, ko mēs darīsim. Es tur varbūt kādas video vairāk TikTokam, bet jā, par ko es biju šokā par to, ka mums Liepājā ir vietas, kur fotografē. Un, ja godīgi, man liekas, ka daudz šikāks nekā Rīgā var atrast. Un par to cenu, ko tu šeit samaksā, protams, Rīgā tas būtu daudzreiz dārgāk. Bet, kā jau Rīgā. Jā, bet es īstenībā esmu šokā. Un es arī visticamāk ielikšu varbūt aprakstā vai kaut kur, ja kādai vajag fotosesiju, iesaku. Jā, man liekas, mums jau šo gadu laikā, kad mēs strādājam, mums jau sakrājušās tās vietas, kur mēs zinām, kur mēs varam ļoti labi nofočēt kaut ko. Jā, Liepājā, un Liepājā to ir izdarīt grūti. Jā. Bet jā, ko gribēju teikt? Tāds? Jā, mēs kopā gatavojāmies, un man liekas, ka rezultāts... Man liekas, tas ir normāli, ka ar katru reizi tas rezultāts paliek arvien labāks un labāks. Tā tam vajadzētu būt, man tā liekas. Es par šo gribu kaut ko pateikt. Bet bija tā, ka... Es esmu vairāk tāds cilvēks, jā, ka man vajag, tā kā, ja dara
kaut ko līdzīgu vēlreiz, tad katrai tai reizei ir jābūt, tā kā maksimāli labākai, par iepriekšējai nevar būt tā bišķī tikai. Un es zinu, kad bija pati pirmā fotosesija, kur bija tu ar vēl vienu meiteni, kas bija centrā, un tad otrā fotosesija bija, kur mēs bijām tajos apartamentos. Ar to tavu fotoaparātu mēs arī fočējām. Jā, arī Valentīna dienai. Jā. Tieši pirms gada. Tas bija Valentīna diena? Jā, mums tur arī bija bildīts. Tieši pirms gada. Jā, un bija tā, ka īstenībā pēc katras tās fotosesijas man vairs nesanāca neviena tik laba. Neviena, man liekas. Bija ļoti labas, pieņemsim tādas satura dieniņas, ko mēs taisījām ar Megiju. Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Jā. Tās viss bija super foršas un tā. Bet tieši uz Instagram tā kā bildēm bija vairākas fotosesijas, bet galīgi kaut kā nesanāca. Bet varbūt arī tas bija tāpēc, jo tās vietas jau bija bijušas. Jā. Mēs taisījām, piemēram, fotosesiju Liepājas centra fotostudijā, kur mums arī jau bija bijis. Varbūt tāpēc. Bet, jā, un man bija tāda riktīgā škrobe, man likās, ko vēl izdarīt? Un tad es domāju, ok, man vajag, lai meitenes man palīdz, un tad man arī bija tā ideja, ka es varētu to darbiņu iedot kādam citam, ja man pašai tas nesanāk, ja es nespēju organizēt to visu, man nav tas talants īsti. Man varbūt ir tā vīzija, bet arī es līdz galam tā 100% neprotu to tā kā realizēt, teiksim tā, bet jā, un tad es izdomāju, ka par cik Linda nodarbojās kādu brītiņu ar mūsu sociālajiem tīkliem, un Megija arī, tad es domāju, ok, iedošu viņām to uzdevumu, un man liekas, ka rezultāts ir vienkārši amazing, es noteikti ielikšu bildīts. Jā. Tā kā, jā, no šīs fotosesijas es esmu ieguvusi to, ka man kādam tas ir jānodod, kādam, kurš prot vairāk visu to saskatīt un organizēt, bet, labi, šajā reizē mums arī bija budžets, ko mēs ieguldījām tiešām, kas arī ir uzreiz, man liekas, citādāk. Jā, tas ir īstenībā tas, ko es iesaku, ja tu tiešām gribi foršu fotosesiju, bišķīt ir jāiegulda arī tajā vizuālajā, tur tas apģērbs un tas viss ir pilnīgi citādāk. Jā, uzreiz ir cits līmenis. Jā. Uzreiz. Uzreiz. Kā tev patika varbūt tās organizēt to fotosesiju? Tā kā tu kaut ko tādu pirmo reizi darīji, meklēji tur tās bildītes un tā, vai tu jau to biji darījusi principā? Zini kā, man vienkārši ārtāk turēt. Jā. Es to vienkārši, man patīk to darīt, man patīk fotografēt, man patīk skatīties Pinterest. Jā. Ja man laba vieta, kur atrast idejas. Jā, ja man telefonā nav ko darīt, tad es bieži vien sēžu Pinterestā un skatos skaistām bildītēm. Tā kā citi normāli cilvēki TikTokā tā jā, tā es Pinterestā. Bieži vien, jā, kad jūt, kad sēžu ļoti bieži telefonā, es izlādēju TikTokā ārā, es izlādēju Instagramu, Facebooku, un man paliek Pinterest, un tā ir man vieta, kur es tā kā, paskroloju, ja es ļoti gribu. Bet jā, tāda baigā pieredze jau man nav, bet man liekas, ka man sanāk. Tev pašai patīk tas process? Jā. Tā, ka tev tur ir jāmeklē. Jā, man patīk. Jo man likās interesanti kaut vai tādas elementāras lietiņas, kad es nebiju aizdomājusies, ka tu vari izveidot to fotosesiju pa vairākām sadaļām, kā tu to izdarīji. Man ir mana organizēšana, es jums pastāstīšu, kāda ir. Pinterest atveram, labākās bildes izšķiram, noskrīnojam un saliekam A4 formātā datorā un printējam ārā. Tas ir plāns. Jā, bet tas rezultāts nekad nav bijis tik labs kā šajā reizē. Un tas, kas man likās ļoti forši, ka tu izdomāji tā kā kategorijās sadalīt. It kā viena tā noskaņa Valentīna diena, bet tik forši, kad ir tā kā tur varbūt tās tādu nopietnāku meiteņu, tur tas vaibiņš, jā, un tad ir kaut kas tāds meitenīgāks, tā kā ļoti forši sadalīts. Un jā, man liekas, ka tev vairāk vajadzētu tādā nišā darboties, jo tev reāli labi sanāk. Jā. Nu jā, varbūt tas ir plāns. Varbūt. You never know. Varbūt tev ir kāds jautājums man, savādāk es tev visu laiku runāju. Ko tu man vēlies pajautāt? Jā, es vajag no problēmas. No filtru, jā. Tas filtriem. Jā, es Tagad tās slavenības. Jā. Ko es gribēju teikt, kaut ko gribēju pateikt? Aizmirst. Es nezinu, man ir jautājumi. Tā kā es varētu pajautāt, kā tu jūties par šodien. Labi, vēl. Tu neesi iztukšot. Zini kā, atceries, ko es tev toreiz stāstīju? Šajā reizē man ir tā, ka es jūtos ļoti sagurusi.
bet es jūtos tā, ka es iegulšos gultā, un man tā kā nav tā pašsajūta sliktā. Kad tu vienkārši esi saguris, tu vispār tici tādām enerģijām. Tas pats jautājums, kas Megijai iepriekšējā video. Es ļoti ticu, un tā kā ļoti. Un tu jau vari just to enerģiju, kad tu kādu satiec, tu jūti. Es nezinu, vīriešiem, man liekas, tā nav, bet sievietēm viņiem viss pēc 5 sekundēm kļūst par labākajiem čomiem. Bet sievietēm, man liekas, ka sievietes ir tādas ļoti intuitīvas, un viņas jūt. Starp citu, zinu, kas ir interesanti. Man ļoti bieži ir bijis tā, ka ir kaut kādi jauni cilvēki, tā kā mums ar Raivi. Ir jauni cilvēki, ko mēs iepazīstam, un pēc 2 reizēm es Raivim saku, tur ir kaut kas, man nepatīk, kaut kas nav. Un tas cilvēks var būt ļoti jauks, tā kā tiešām ļoti jauks, bet tu pilnīgi jūti, ka viņam ir kaut kāda. Man ir tas, ka es pilnīgi jūtu, man liekas, ka viņam ir kaut kāda skaudība, bet kaut kas ir tāds, ka man vienkārši es nespēju vispār atrasties tuvumā tam cilvēkam. Jā. Un es arī... Enerģija. Tā ir enerģija. Laikam, jā, jo es arī īstenībā varbūt iestarpinātu vienu situāciju arī, kur tas bija agrāk, bet arī mums bija tāda viena tā kā kopīgi draugi, bet ne draugi, mēs 2 reizes bijām satikušies. Un toreiz arī bija, kad es... savai otrai pusītei, Raivim, teica, ka man kaut kas man tā kā nepatīk. Un pēc tam, kad, labi, es tur neieslīgšu detaļās, bet bija tā, ka Raivis diezgan ļoti izpalīdzēja ar vienu lietu, kas viņam bija. Tas bija sakrā par mašīnām, tam draugam. Un, jā, mēs kaut kad īstenībā, tas bija diezgan nesen, mēs uzzinājām, jā, kad viņš visur, kā satiekās ar kopīgajiem draugiem, kur arī zina mūs, runā par to, kad... ka tā kā ir bijis otrādi, ka viņš ir tur palīdzējis, darījis, un ķipā aiz tēmas mēs tā kā uzmetuši esam. Kaut gan tā situācija bija pilnīgi pretēji. Un toreiz, kad viss pat bija kārtībā, es jau toreiz teicu, ka kaut kas nav, ir kaut kāda tāda, vienkārši ir sajūta. Un viss, to pat nevar izskaidrot, man liekas. Jā, tā, man liekas, ir tā enerģija, un tas, ka tu jūti, ka varbūt tavs augstākais es vai nākotnes es tev dod kaut kādu ziņu, vienkārši nebūs kaut kas, tā kā. Tev ir kādreiz bijusi tāda situācija, ka tu, pieņemsim, satiecies, vai varbūt ilgāk tu esi bijusi ar cilvēku kādu, un tev ir tāds, ka tev pat nav iemesls, jūs neesat nesakašķējušies, nekas vispār, bet tev vienkārši varbūt ir kaut kas. Man ir bijis, man arī... Varbūt var nedetalizēti, bet tā kā vienkārši varbūt kaut kā ap to situāciju pastāstīt, lai nevienam nav nojausmas, par ko tu runā. Jāpadomā. Man ir bijis tā. Bet tie man nav bijuši tādi ļoti tuvi cilvēki, bet tādi, ko es satieku, piemēram, kādās ballītēs vai kaut kur, ka es jūtu, tieši tāpat kā tu stāstīji, kad ir tā sajūta, draudzīgs un tā tālāk, bet tu vienkārši jūti. Dažreiz, es nezinu. Ja es pastāstīšu sīkāk, tas, jā, es saprotu. Bet dažreiz ir situācija, kur tu vienkārši redzi, pieņemsim, ka cilvēks ir, tik draudzīgs, ka to jebkurš aklais sapratīs, ka tur kaut kas nav. Tas ir bijis citādāk. Bet tad ir situācijas, kur liekas, tā kā viss, tas cilvēks man liekas tāds diezgan forši, bet tāpat tās tev kāds saka, nē. Jā. Bet man vairāk tieši par to enerģiju runājot, man liekas, ka tas ir vairāk nevis kā, piemēram, tu gribi izdarīt kādam sliktu, vai tev ir kaut kādas sliktas, tā kā nolūks. Nolūks. Jā, bet īstenībā saknē tas vairāk ir tas, ka tas cilvēks vienkārši pats ar kaut ko sevī nav apmierināts, un tāpēc viņam gribās kaut kā to izlikt uz citu, vai varbūt ne citreiz izlikt. Bet tā kā, viņš pat varbūt tev nevēl neko sliktu, viņš arī nemaz negribēja tev neko sliktu, bet vienkārši viņš pats nav mierā ar sevi. Un tad man šķiet, ka līdz ar to tā tava enerģija un varbūt tā tava domāšana varētu iet līdz tam cilvēkam, un tad tu sāc just, ka tā kā nebūs. Bet tas cilvēks var pat, vispār nedomāt neko sliktu, varbūt būt pat tavs, lielākais atbalstītājs, kā pieņemsim manā situācijā. Tas bija diezgan līdzīgi, bet, jā. Jā, es piekrītu. Jā. Varbūt tās tu vēl vēlēsi man kaut ko pastāstīt un pajautāt. Ir ļoti svarīgs jautājums, kur ir Megija? Kur ir Megija? Kā mums šodien šeit gāja, es jau Lindai teicu, ka es šito fotosesiju noteikti neaizmirsīšu. Es domāju, ka pārāk detaļās mēs neieslīgsim, bet bija abnormālīgi traki. Man ir ļoti žēl, viņas ļoti ceru, ka viņai viss ir labi. Viņai noteikti ir viss labi. Bet, katrā ziņā viņa bija vienkārši apslimusi, bet ļoti, ļoti nopietni apslimusi. Viņa smaidīja, viņa izturēja, viņa nāca ar mums vienkārši. Es brīnos.
Starp citu, jā, Megija, mēs parunāsim par tevi, jo es ticu, ka tu skaties šo video tagad. Bet Megija ir cilvēks īstenībā, kurš, es nezinu, viņai, man liekas, varētu roka nogriezt. Es nezinu, jebkas notiek, un viņa tāpatās būs cilvēks, kas tā kā, ja viņai ir jāizdara lietas, viņa to vienkārši izdarīs. Un tikai pēc tam domās, ka viņai ir jābrauc uz slimnīcu, jo kaut kas rokai nav. Jā. Tā kā tiešām arī šodien tas vēlreiz pierādījās, ka tiešām viņi varēja vienkārši pateikt viss. Tā kā es braucu mājās, sorry, meitenes, kas būtu pilnībā bijis normāli, bet viņi vienkārši novilka līdz pašam vakaram. Un tāpat fočēja ar smaidu. Es esmu vienkārši šokā par viņu. Es ceru, ka viss ir kārtībā. Jā, es domāju, ka viņai droši vien ir viss kārtībā. Viņa varbūt tās tagad atpūšās. Tagad jau sen jau viss ir labi. Bet, un kas man vēl patīk, kad Megija ir tāds cilvēks, ka ja viņa pasaka, ka viņa izdarīs, vai pieņemsim, ir kaut kas saplānos, vispārīgi arī ikdienā, ka mums ir kaut kāda darbiņa, tā kā viņa vienmēr visu izdarīs tikai, lai būtu pie manis, jo viņai ir sava lieta, ko viņa dara, viņa liek skropstiņas, starp citu, varbūt jūs redzēt, es nezinu no tā tālu, bet ja jums vajag labas skropstiņas, tad es noteikti aprakstā pielikšu, kā jūs varat atrast, bet tas, kad viņai ir tā sava niša, nav tā, ka viņai patstāvīgais darbs, bet viņai ir tā sava niša, savs biznes, un viņa tāpatās darīs maksimāli visu, viņa pārliks tur kādu klientīti vai kaut ko, lai reāli tiktu pie manis, gan ikdienā, gan uz kādām fotosesijām, tā kā es to baigi novērtēju. Jā, Megijai malcīts. Jā, starp citu, Linda, varbūt tu vari ieskicēt bišķī par to, ko tu dari, un bišķīt, es tev došu 5 sekundīti noreklamēt sevi. Es esmu grafiskā dizainere. Šis tāds pitch, vai kaut kā viņš tur sauc. Elevator pitch. Es esmu grafiskā dizainere. Man liekas, ka jau 3 gadus es jau strādāju par grafisko dizaineri. Esmu arī izmācījusies par to. Un man ir mans Instagram konts, kurā jūs varat piesakot. Pašlaik nav aktīvs vēl, bet būs. Es ielikšu arī aprakstā. Jā. Un, tur es plānoju dalīties ne tikai ar dizainiem, bet arī ar kaut ko citu, ar kādiem jaunumiņiem un arī ar savu ikdienu. Arī tiktu kā vispār. Bet tā kā mēs jau runājam par enerģijām un par vispārējo, tad priekšlaicīgi viņa nedalīsies, bet ja jūs gribat sekot līdzi, obligāti sekojiet. Drīz dalīšos. Linda ir taisījusi dizainus maniem produktiem. Jā, starp citu, jā. Kastīts un tas vispārējais, tas viss ir Lindas. Vispār arī mēs, man liekas, tā vairāk sākām. Ne? Jā, varbūt tās. Pirmais bija tā fotosesija, protams, bet pēc tam bija tas, ka, vajadzēja to dizainu produktiem. Kastītes, un tad kaut kā mums vairāk vienkārši sanāca komunicēt. Un tad mēs gribējām veidot podkāstu kopā, bet es paspēju ātrāk uztaisīt kaut ko līdzīgu, bet es vēlreiz atkārtoju, šis nav podkāsts, te vienkārši būs gan video, tādi kā vlogi, gan šitādi, kā dažādi. Bet, ja jūs gribētu tieši podkāstu ar Lindu, varbūt tās mēs varētu, reiz mēnesī izlaist tādu garāku sēriju. Bet, tas tiešām, tas ir mums tā jāpārdomā, jo man ir gan šis, gan sociālai tīkli diezgan daudz, bet ja reiz mēnesī, un tā pa vienkāršo, tagad easy peasy varam sākt. Jā. Tā kā mēs varētu par tādām nopietnākām tēmām. Jā, ierakst komentāros, ja jūs negribat. Kāds ir jūsu sajūtiņas? Bet ja jūs negribat, jūs rakstat, ka jūs negribat. Nav jums speciāli jāraksta. Jā, taisiet. Jo īstenībā labi, kā viņi varēs izdomāt, vai viņi gribētu, vai nē, mēs varbūt varam pateikt kaut kādas tēmas, par kurām mēs plānojuši runāt. Noteikti arī par tām pašām enerģijām, par manifestāciju, par sieviešu lietiņām, par attiecībām. Ne tikai vīriešu vai sieviešu, bet vispār, kopumā. Tā. Pārāk detalizēts es noteikti tur negribētu runāt, pieņemsim tāpat konkrēti par savām attiecībām vai kaut kas tāds, bet tās tēmas būtu tādas tā kā vispārējais, vienkārši par mūsu sajūtām, par ko mēs esam redzējuši, kā ir, vai padalīties ar kādiem padomiem un tā tālāk. Tā, lai tas ir vērtīgi. Bet tas būtu reāli podkāsts, tā tiešām, kur mēs runājam tādu noderīgu informāciju. Jā, tā, lai tas ir vērtīgi jums. Un, tā kā ja jūs rakstīsiet, ka jūs gribat, Lindai nebūs varianti. Jā. Būs jāatbrīvo tas laiciņš. Bet, man liekas, ka būs labi, ne? Jā. Man liekas, mums jau tur diezgan ilgi aizgāja, jau kaut kādās 20 minūtēs, man liekas. Mums tās sarunas varētu iet.
Tāpēc arī ir doma par to podkāstu. Man liekas, mums ļoti viegli vadās tās sarunas. Un, jā, ja vēl to tā strukturētu, tad. Jā, jo visi šitie video top vienkārši tā, kad uzliek statīvu, telefonu, gaismiņu un runājam. Vienkārši runājam. Ok, es domāju, ka šodienai būs labi. Atcerieties ierakstīt komentārā, ko jūs vēl vēlētos redzēt, varbūt tās, ko jūs gribētu, lai es pajautāju Lindai, piemēram. Vai, ja jūs gribat, lai mēs taisam podkāstu, rakstat. Jā. Un cerams, ka nākamajā reizītē ar mani būs Megija un Linda. Jā. Tas būtu forši, mēs varētu visi trīs parunāt. Jā. Tu jau vienkārši kaut kad atskriet uz ofisu. Jā, uz ofisu. Jā. Super. Paldies jums, ka skatījāties. Paldies. Arī jums bija Sanija un Linda. Bye! Bye!